Aizkraukles sporta centrā pasniegtas Aizkraukles novada gada balvas sportā 15 nominācijās. Apbalvoti labākie sportisti, sporta komandas, aktīvākā sporta organizācija, sportiskākā ģimene, paraugs sportā un sporta atbalstītājs, jaunās zvaigznes un veterāni. Balvu par mūža ieguldījumu sportā saņēma Aizkraukles novada sporta skolas treneris Mārtiņš Holsts. Intervijā viņš atklāja, ka lielākais gandarījums ir tas, kad audzēkņi, kuri jau aizgājuši prom no Aizkraukles, iestājušies augstskolā, tomēr turpina trenēties un brīvdienās brauc uz Aizkraukli uz treniņiem tieši pie trenera Mārtiņa Holsta. Kas jūs motivē un liek turpināt? Treneris, bet ir lietas, ko gribas sasniegt, un tiešām treneris tik foršs un pretīmnākošs, ka negribējās viņu tad atstāt vienu pašu ar maziņajiem jaunajiem sportistiem. Tāpēc, noteikti vēl daļa tas ir treneris, bet, protams, arī savas ambīcijas turpināt iesākto. Es pievienojos Amandai pilnībā, un arī priekš manis tā ir vēlme sasniegt vēl augstākus mērķus. Gada sportista titulu šogad piešķīra hokejistam Kristeram Gubļevskim, bet gada sportistes titulu ieguva slēpotāja Patricija Eiduka. Iedodiet mikrofonu Edijam. Edija, kur māsa? Kā doma? Māsa ir Zviedrijā. Šodien ir pietiekami labs starts, 14. vieta kvalifikācijā. Balvu kā labākais gada treneris saņēma Aizkraukles novada sporta skolas volejbola treneris Ivars Māliņš. Gadus pēc kārtas Latvijas jaunatnes čempionātā volejbolā es esmu trīniekā ar vairākām komandām pagājušajā sezonā, kad viņa beidzās, kura tā kā šeit tiek vērtēta, man bija 2 otrās vietas un 1 trešā ar 3 komandām. Es vienmēr esmu centos strādāt tā, lai būtu rezultāts. Var jau arī laist muļķi un tikai tāpatās algu saņemt, bet jāstrādā tā, lai būtu rezultāts. Kā jums liekas, kas tos bērnus motivē šodien sportot? Sporta zvaigznes. Tas viennozīmīgi. Viņi lasa un redz un tā tālāk. Kokneses labākais volejbols šī sezonā spēlē Francijas labākajā klubā. To arī viņi zina, un es to viņiem saku. Viņi arī varbūt kādreiz būs kāds tur. Par sasniegumiem veterānu sportā balvu šogad saņēma Kokneses sporta centra vadītājs, treneris un sportists Dāvis Kalniņš. Kas ir tas, kas tev liek neapstāties un turpināt sportot? Veterānu sports ir tāds, kurā es varu sev izvirzīt, tādu lielāku mērķi. Un lieta ir tāda, ja tev nav lielāks mērķis, tad tā sportošana, īpaši tiem, kas agrāk sportojuši rezultātu, viņa nav nopietna, bet ļoti grūti ir saglabāt režīmu. Un līdz ar to, ja man ir kaut kāds šis mērķis, piemēram, kaut kāds starptautisks turnīrs vai kaut vai Latvijas čempionāts vai kaut kas tāds, kam es gatavojos, tad tas man pietur pie šī režīma. Ja man nebūtu šī mērķa, tad es ticamāk, es nesportotu ikdienā, jo ļoti viegli, un man ļoti gribās katru vakaru vienkārši paskatīties televizoru, paēst čipšus sestdienās, svētdienās kārtīgi, tā riktīgi, ja? Bet šis man neļauj to darīt tik bieži, un līdz ar to tas man palīdz saglabāt šo režīmu, līdz ar to arī dzīves kvalitāti, veselību. Savukārt mēs pasniedzām tradicionālo balvu nominācijā līdzjutēju simpātija. To šogad saņēma jaunā vieglatlēte Anabela Apsāne no Kokneses.